Labdien vēlreiz! Šodien gribu uzņemt šo to vēl citu bez savas ierunas. Parādu savu kaķinīti, sterilizēta. Tā ir manējā no mūsu Ardvīņu liesmas kaķines meita. Te ir kaķēni, 2 brālīši, Ūsiņš un Skaistlis, jūs jau sapratāt, ja vienā pusē ir baltas ūsas, otrā melnas, un tāpēc liekas, ka nav. Te viens otru mazgā, tad pakoš, tā spēlējās, izrāda mīlestību. Te ir dārs, ceriņi, drīzumā ziedēs. Te sieva vēlās aptrimerēt vēl bišķiņ. Te es iesāku darbu, bet jāfrīzē vēl. Šodien negribu trokšņot, gribu padzīvot klusumā. Ne jau šis ir klusums, šis ir skaņas, kas ir vajadzīgas ikvienam cilvēkam vairāk. Ceriņi turpinās, mēs pārstādījām, viņi bija citur. Lielus sievas pārstādījām, ieauga ļoti labi, laistījām, nekur vēl ceriņi. Tur ir Maskavskaya Krasavica, tur ir Tuvis, norobežojāmies no kaimiņiem, lai varētu intīmo zonu saucamo iegūt. Te ir ceriņš, kuram jābūt 7 metri. Statīvs jau griežās, jātaisa metāla, jāpasūta kaimiņam, kurš ir metinātājs, firmā. Precīzāk sakot, viņam tur, nav svarīgi, jā. Te ir atstājām vecos ceriņus kukaķīšiem. Asināt nagus, kaut gan viņiem patīk arī citi kociņi. Te vēl viens, šis nedzinātos. Te ir tāds dārs, kurš jau vairs nav tik perfekts, kā bija. Laika solis atstājis savu pēdu. Te ir parādīšu aprikozi, kura nedod augļus, jo otra kā atvases dzen, bet dabūjām nozāģēt, jo gāja mežanī, gribam vai uzpotēt, redzēsim, kas tur sanāks beigās, vai izdosies, jāatrod, kā uzpotēt, jo viņiem vajag, kas jau dārznieks tas zina, persikiem nevajag, bet mēs bijām iestādījuši, bet viņš bija sūrs un mūsu dārzā, un tā. Kam interesē Viktors, varbūt kādam zaptēm vai kādam citam der, bet tad viņš it kā ir piemērots Latvijas teritorijā. Te ir Bagatirskie, dabūju bišķiņu savilkt, jo zari gribēja iet savā virzienā, bet ir saharnaja, dot ļoti ražīgi, bet sūno ļoti. Nav piestrādāts, atzīstu. Te ir eglītes, kas bija paredzēts stādīšanai jau iepriekš, bet viņi gaida savu rindu, kad
Tā, te ir māte kaķēniem. Jā, dīvaini siāmiete, bet bērni pavisam savādāki. Un tā, jā, piekrīt. Tā, un redz, trāpīgi asina tieši tur, kur vajag malacis, ūsiņ. Tā, pastāstīšu šo to, ko esmu darījis no sievas zināšanām. Tas ir dārza centrs, šis akmens. Ja? Pēc iespējas labāk ir teritoriju ņemt kvadrāta veida, taisnstūra veida. Ja? Tas ir labāk. Nē. Staigāju jau ar basām kājām, bija pirmais pērkons. Nu, darīs pa savam, jāsana. Nu, tātad mans darbs nav visu laiku dzenāt. Ik uz soļa. Tā, te ir 2 veiklas un forsītija. Tā. Šis auto jau ir norakstīts, nenorakstīts, bet tehniskā ir beigusies. Mēs esam Volvo fani, jo man kādreiz teica viens cilvēks, ka man Volvo piestāv. Vai es pats tā teicu, vai es kaut ko dzirdēju, bet es zinu, kurš cilvēks, bet vienkārši neteikšu pagaidām. Tas nav svarīgi, tas nav būtiski. Kad būs ceriņa laiks un jasmīna laiks, noteikti palepošos ar mūsu, ar Dviņu liesmas darbu, ko iestādījām. Tā visu teritoriju ir tūjis sastādīts. Kāds saka, ka tā ir, jūs zinat, kā saka, katram savs. Mēs tā nedomājam, kā citi saka. Mēs domājam ar savu galvu. Domājiet arī ar savu galvu. Tā. Šo to varbūt parādīju lieku, bet, vai kļūdījos, nepadomāju līdz galam. Tā mēs dzīvojam. Tā ir sievas māja, senču māja. Es dzīvoju uz sievas rēķinu, jo man ir otrās grupas invaliditātes pensija tikai. Strādāju viņas īpašumos, pie viņas slinki strādāju, bet,